Saudabīgs Žermēnas Hēnas Vāgneres skatuves jauniestudējumu katalogs ir viņas vīra Nikolai Vāgnera dāvātās rokas sprādzes. Muzeja krājumā to pavisam ir 38, kuras laika posmā no 1950. līdz 1983. gadam izcilā latviešu operdziedātāja saņēma katras pirmizrādes dienā. Tās ir 2 līdz 3 mm platas sudraba rotas, kuru virspusē rotās smalks māksliniecisks ornaments, bet iekšpusē iegravēta atveidotā operloma un pirmizrādes datums. Pēc rokas sprādzēm redzams, ka 1955. gads ir bijis īpaši veiksmīgs latviešu ordinālo operai. Žermēna Hēna Vāgnere atveidojusi Baņutas lomu Alfrēda Kalniņa operā ar tādu pašu nosaukumu un bijusi Anna Marģera Zariņa operā Uz jauno krastu. Bet savā 60 gadu jubilejā viņa dāvanā saņēmusi rokas sprādzi iespējams par nozīmīgāko lomu savā mūžā. Tās iekšpusē rotā gravējums mīļajai Žermēnai par sieviņas lomu. Paraksts Nikolo.